Šodien Latvijā lielā talka desmitiem tūkstošiem cilvēku attīrīja apkārtni no atkritumiem un piedalījās labiekārtošanas darbos te jau 1800 pieteiktajās vietās. Vēlme sapost dabu iedzīvotājiem bijusi lielāka nekā pērn, tā lēš talkas rīkotāji. Taču cik simtiem vai tūkstošiem tonu atkritumu būs izdevies savākt, kļūs zināms tuvākajās dienās. Zāģi, cirvji, grābekļi, lāpstas, dārza šķēres un ķēras čaklu talcinieku rokās šodien centās atgūt kādreizējos posmi arī saimniecībā Raiskuma pagastā, kurā uzņemtā leģendārā filma Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Lai arī talkošana Raiskuma pagastā bija plaši izreklamēta, tomēr atsaucās vien 12 cilvēku. Redzējām, ka tāda prasītos palīdzīga roka. Pat cik tas Streiča jubilejas gads un filmai ir 35 gadi. Darētu it kā bišķi sakopt, vai ne? Jo Latvijai tā ir diezgan nozīmīga vieta un filma ir skaista un visiem zināma. Talkoju šeit, tāpēc, ka mācos par aktieri. Tas ir viens iemesls. Otrs iemesls, lai redzētu, kur tā mašīna stāvēja, kur to lāsmiņu nes tajā kalnā. Tas, man liekas, ir ļoti interesanti priekš manis, jo es esmu jaunā paudze un man tajā laikā es jau nevarēju redzēt, kā tas viss notika. Tādēļ arī talkoju. Lielās talkas kopējā ideja ir sapost Latviju par tīrāko un zaļāko pasaulē līdz Latvijas 100-gades jubilejai. Raiskuma pagastā sastaptie talcinieki uzskata, apkārtnes kolektīvā sakopšana būtu jāturpina arī pēc talkas. Savukārt